Radio Boom FM piedāvā Pana Klekša rīta bazārs. Labrīt, Pan Kleksi. Labdien, labvakar. Nu, tā, Labrīt. tas jau kā sanāk, ja? Nē, man labrīt. Jā. Labrīt, jā, jo beigās šis ir rīta bazārs. Tieši tā. Gribēju sākt šo tavu monologu ar jautājumu. Mums ir kāds skatītājs, nevis klausītājs, bet tieši skatītājs, ja, kas katru reizi uzdod vienu un to pašu jautājumu. Vai tad tiešām nevar Panam Kleksim sagādāt krēslu? Jo es sēžu, tu stāv kājās. Un te mēs varam atbildēt. Viņš vienkārši negrib sēdēt. Es nelabprāt sēžu, jā, godīgi. Tev nepatīk sēdēt. Nē, un šonadēļ es arī nevaru apsēsties. Tur tam ir zinām iemesli, ne? Jā, bet lai nebūtu nekāda intriga, tad Ja Luča pastāju. gadās arī Kristus dibana. Labi, jāsaka tā, ka tā teikt, saviesīgā un jautrā daļa būs pašā noslēgumā, lai pārlauz tradīciju, ka vienmēr viss beidz ļoti drūmi un skumji. Iesāksim ar nopietno daļu, un te man tas preambuls savukārt, baigā vārdu spēle būs. Preambula ir tāda, ka mēs esam ar Pacierkungu, man liekas, ka 10 gadus kopā strādājuši. Ak, Dievs. Tā ir, jā. Tiešām, jā, būs tā. Jā, ir tā sanāk. Varbūt pat vairāk sapcīt. Jā? Bet, un man liekas, man neļaus samelot, ka tad, ja iestājās pauzes manā vāvuļošanā un sākās tāda sīka sēkšana, tas nozīmē, ka es reāli uzcepies, ja? Un tad es domāju, lai nesalamātos kaut ko. Jo tā tēma, es vienkārši pabrīdināju, jo tā tēma ir tāda, par ko es esmu ļoti dusmīgs. Lūdzu. Proti, kā šis preambula, kas mums šodien notika, protams, ka tautas kalpiem bija visas iespējas, medusmaize, plenārsēdē gari un plaši spriest par Satversmes preambulu. Cilvēkiem, kas nav dzirdējuši par to stāstu, es paskaidrošu, ka pats idejas autors Egils Levits, kā sacīt, netur viņu aizdomās, jo vienkārši viņš nav no vietējā politiskā tusiņa. Proti, vispār viņš tā kā ir trimdas latvietis, otrām kārtām viņš strādā ārzemēs, ļoti labs jurists. Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka varbūt ir kāda godkārība, ka viņš grib, cilvēks, kurš ir rosinājis pamatlikumam kādu sastāvdaļu, bet es domāju, ka citādi viņa nolūki ir tīri. Un tad es pieļauju, ka Egils Levits vienā brīdī, sevišķi pēc referenduma par otro valsts valodu, sēdēja, es tagad negribu samelot, kur viņš sēž Eiropā darba lietās, un domāju, ka, laikam redz, kā ir tā Satversme ir uzrakstīta pagājušā gadsimta, tā sākumā, kad, protams, situācija bija viena, tagad situācija ir, objektīvi pavisam mainījusies, un kaut kādas lietas vajadzētu, ja ne pašā Satversmē, mainīt, tad uzrakstīt šādu preambulu, kurā paskaidrot, kas ir Latvijas valsts, kam tā ir, kādas ir tās vērtības, mērķis un tā joprojām. Izsakot, mērķis labs, protams, ka varētu mazliet skeptiski pajautāt, cik vispār, šajā gadījumā Levitkungs mazliet nepārvērtē juridisku normu spēku 21. gadsimtā, gan tāpēc, ka labi zināms, mums tikai kaimiņos ir daži biedri, kuriem nekāda likuma nav rakstīti, un viņas galīgi tas neaizkustina, kas citiem ir Satversmē rakstīts vai kāda ir starptautiska līguma. Un otrām kārtām, protams, es nezinu, vai tas, ja būs Satversmes preambula uzrakstīta un pieņemta, vai tas kaut ko mainīs, piemēram, to tipāžu attieksmē pret Latvijas valsti, kas tur staigā ar visādiem plakātiem, sarkaniem karogiem un UTP-VP. Es domāju, ka viņiem tā ne silts, ne augsts, un līdz ar to tas neko būtiski nemaina. Bet, labi, vienalga, lai būtu Satversmes
mazajās godīgajās rociņās. Ir sevišķi, ja ņem vērā, ka tiešām priekšvēlēšana gads. Nu, un tad sākās. Nu, pirmkārtām, protams, sākās sacensība no tā saucamo latviešu partiju puses. Nu, kurš patriotiskāks? Ne? Nu. Un tas ir aptuveni tā, ka, nu, kurš kaut kā vēl spilgtāk pamatos, kāpēc šī preambula ir vajadzīga, kurā tiek vēlreiz viss nostiprināts, ka šī valsts ir izveidota latviešu nācijai un tā joprojām. Un redz, kā ir tas mans niknums ir par to, ka tā vietā, lai viņi šo valsti nečakarētu, es atvainojos, viņi mums te tagad preambulu taisīs. Respektīvi, tas ir, es pat nemāku pateikt, kas tas ir. Tā ir liekulība, tas ir stulbums vai kas tas ir, ka nespēja savākties, piemēram, lai mazinātu kaut kādus apdraudējumus reāls, teiksim, ekonomikai. Protams, mēs visu laiku vaimanājam par to, ka mēs esam pārāk atkarīgi no Krievijas enerģētikas. Mēs te konstatējam, ka mums ir tik daudz dažādu nerezidentu naudu, ka mēs godīgi sakot ne pa labi, ne pa kreisi, mēs neko nevaram darīt. Galu galā vienkārši valsti vajag pirmkārtām pārvaldīt normāli un pēc tam runāt par preambulu. Respektīvi, tas ir tik aplami, ka iedomāties, ka mēs uzrakstīsim preambulu, kādai jābūt Latvijas valstī, tad mēs to pieņemam un turpinām šo valsti graut. Pareizi. Nu jā, es saprotu, tev ir veselīgāk attieksme, bet pēc preambulas graut ir daudz labāk. Nu jā, kaut kā tā sanāk, jā. Nu jā, ne? Tavu veselīgo humoru izjūtu, es akceptēju, vienkārši man tas liekas diezgan pretīgi, godīgi sakot, jo es vēlreiz saku, ja būtu izdarīti visi darbi, kas vienalga attiecās uz nerezidentu šeit naudas staigāšanu šurpu turpu, kas īstenībā apdraud Latvijas bankas. Ja būtu vienkārši, es vēlreiz saku, normāli likumi, cilvēki nejustos atstumti vai neizpratnē par to, kas šeit notiek, tad, ja tu tik ļoti gribi to preambulu, tad raksti, labi, Dievs ar tevi. Bet tas nozīmē, ka viņi vienkārši tās kaut kādas pārdesmit teikumus viņi grib uzrakstīt un tieši tā, un turpināt draudzīgi darīt visu kā līdz šim. Manuprāt, tas ir vienkārši nekaunīgi. Panaklekša rīta bazārs piekdienās. 10:00 Boom FM, 18:00 RTV. Nu jā, tur kaut kas nostrādā tajā brīdī, kad cilvēks viņš tiek kaut kādā tajā, amatā? Kaut kādā amatā, kaut kādā līmenī. Tajā brīdī kaut kas notiek. Tur psihologiem vajadzētu papētīt, jo tajā brīdī cilvēki viņi aizmirst, kad ir viņiem radi laukos, un droši vien arī viņi aizbrauc pie tiem radiem laukos, tad viņi tos kā jums patīk preambulas projekts? Ne tikai preambulu, tas ir briesmīgi. Bet labi, tad noapaļoju šo pirmo daļu par preambulu. Tas arī var palikt Jā, tā lietas būtība, ko es gribēju pateikt, ir, ka neko nedos vislabākā preambulā, ja pati valsts tiek grauta ikdienā ar citiem līdzekļiem. Bet te nonākam pie šīs preambulas satura. Labi, ir tāda nevainīgākā daļa, par ko var daudz strīdēties, proti, ka tiek ierakstīts vērtības, kā mēs labi zinām, tad tas ir vispār diezgan slidens temats, jo, ko nozīmē kopīgas vērtības, tas ir viens, un otrām kārtām, kurš apzīmējums šeit ir dažādi tulkojums, teiksim, tad ir iecer ierakstīt, ka ir kristīgās vērtības Latvijas valsts pamatā. Kas tās ir? Ja? Ja tā ir, piemēram, iecietība, tad kāpēc tieši tā? Tad kristietība ir monopolizējusi iecietību, piemēram. Un citās gribētu teikt, ka kristietība nevienmēr ir bijusi ārkārtīgi iecietīga savās darbībās. Tad tur bija vakardien debats, ka vajag kaut kā par latviskām vērtībām. Man atkal ir jautājums, kas ir Latvijas? Bet, labi, šito var vienkārši plosīties no rīta līdz vakaram. Bet tas, kas mani aizkaitināja, jo tur parādās, zināms, tāds, es mēģināšu paskaidrot, kāpēc man aizkaitināja tāds gļēvums un vienlaicīgi slikta lieta. Proti, ir paredzēts šajā Satversmes preambulā ierakstīt, ka tātad Latvija tika okupēta, kas par ko tā kā nav jautājumu, bet ka Latvijas tauta nekad nav okupāciju atzinusi.
Un, kā lai pasaka, skaidrs, ka tie cilvēki, kas emigrē, kas tika aizbēgti trimdā, skaidrs, ka viņi neatzina. Līdz ar zinām mērā šo savu darbību, viņi neatzina okupāciju. Bija meža brāļi, bija, relatīvi maz, sevišķi, godīgi sakot, uz, piemēram, lietuviešu fona disidentu daudzums padomju varas gados. Bet, neākstīsimies, ko nozīmē neatzina, pārējā sabiedrība. Ko nozīmē atzīt? Kā, ja tu dzīvo jau, piemēram, 2. paudzē okupācijas režīmā, ko tu tur vari atzīt vai neatzīt? Neviens tev nesaka, ka tas ir okupācijas režīms. Tas ir viens. Neviens taču nesaka, labdien, bērni, nostāt skolā līniju. Sākam okupācijas režīmu mācību skolas. Līniju svētku. Labi, es domāju, ka tas ir atkal cits jautājums, vai cilvēki ģimenēs runāja vai nerunāja par to, kas noticis, bet šajā gadījumā, ko nozīmē atzīt. Bija jādzīvo tā, kā bija jādzīvo, un līdz ar to, es domāju, es arī nevarētu teikt, jo es arī esmu padomju varas piedzīvojis. Es nebiju nekāds varonis, es negāju disidentos vai kaut kā tam līdzīgi. Disidentu pulciņā. Tu saprati. Vienīgais, ko es varēju darīt, lai kaut kā paust savu attieksmi, nestāties kompartijā. Jo tur tomēr ir zināma atšķirība. Tie, kas oktobrēnos un komjauniešos atvainojos, tur vienkārši visu nostādīja rindā un uzņēma. Savukārt stāšanās kompartijā tas bija apzināts, nevienu nespied un nevienu uz Sibīriju par to, ka tu nestājies un nesūti. Tas ir tavs apzināts lēmums. Un te mēs nonākam pie tā, ka man šitas normāli aizskaitina. Ka izrādās visi ir baigi cīnījušies, visi ir baigi visi bijuši okupācijas neatzinēji. Līdz ar to es saprotu, ka ir noticis kaut kas neparasts. Daļa Saeimas īstenībā ir atzinēta. Ka pirmkārt es saprotu, ka tie, piemēram, čekisti, kas 50. vidusskolā mani pratināja, izrādās viņi bija krievi. Lai gan vispār, man liekas, ka viņi ir latvieši. Un viss, kas man tur atvainojos, ņēma priekšā par kaut kādām pilnīgiem niekiem. Aizmirst Nīča Zaratustru solā un tam līdzīgi, kas tā laikam bija diezgan nopietni. Kurš tad bija tajā PSKP? Un Valsts drošības komitejā neviens latvietis nestrādāja? Nē. Skaidrs! Lūk. Nē, tu traks. Par to arī mēs runājam. Latvieši visi bija... Izrādās, ka... Vienkārši visi latvieši neatzina okupāciju. Skaidrs. Sēdēja mājās un neatzina okupāciju. Tas ir kā diezgan asprātīgi atgādināja man viens jaunāks paudzes kolēģis vēsturnieks par šo tēmu. Tas ir vecais stāsts. Pa dienu sēdējām PSKP partijas sanāksmēs, pa naktīm laidām ešalonus no sliedēm. Kā tad, ja? Un kāpēc varētu domāt, labi, lai viņi muld. Jo tā ir veca tēma, ko Latvijas sabiedrība nav izrisinājusi, tā saucamā sadarbošanās tēma, ka visi vecie komunisti pēkšņi pēc tam kļuva par milzīgiem patriotiem. Bet kāpēc es par to esmu nihins un runāju? Redz, tas, ja mēs šo tēmu neizrunājam un mēs pieņemam, mēs piesadzamies ar meža brāļiem un vēl kaut ko un sakam, mēs te visi bijām pret, tad mēs arī akceptējam tieši to, ko tu teici par Saeimu, ka principā neizrunājam šos lietas. Elitē iegāja tie paši vecie komunisti. Un ja viņi tik vienkārši varēja nomainīt to vienu karogu ar otru karogu, tad es gribu teikt, man nav ne mazāk. Tas varbūt kā tev galva strādā, ka tu vari, 40 gadus teikt, balts ir melns, un pēc tam vienā brīdī tu teikt, ka balts ir balts, tas nozīmē, ja kaut kāds būs, ticiet man, viņiem nākamais karogs rokā, tāpēc noslēdzot, es jau sāku uzvilkties. Jā, paliek tā balstiņa. Jā, es gribu teikt tiem cilvēkiem, kas ir vēlētāji, kas ir sevišķi jaunie cilvēki, ja jūs redzat kaut kādas elites pārstāvjus, kas ir pamanījušies vēl līdz Latvijas neatkarības atgūšanai, ielīst kompartijā un uztaisīt tur karjeru, viņi var neticiet, lai ko viņi tagad runā. Tas nozīmē, ka viņiem ir, viņi vienkārši ir, es neko labāk neteiktu. Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Es tev pēc tam vēl vienu lietu izstāstīšu. Labi, okay. Ja kā jūs saprotiet? Mēs esam bijuši iekarsuši. Jā. Vienīgi par laimi domas vairāk vai mazāk sakrīt.
Bet noslēdzot, jūs tiešām vairs negribat runāt par šo preambulu, jo es varu teikt, var jau būt, ka Levita mērķis bija labs un pareizs, bet un tā joprojām. Bet man vienkārši, man liekas, ka vairāk vajag pašiem skatīties, ko mēs esam darījuši un netaisīt no sevis tikai upurus, jo vienkārši tas nav īsti godīgi kaut vai pret tiem pašiem cilvēkiem, kas tiešām cīnījās. Jo, to atvainojas kādam no tiem urā patriotiem, kas tur vakar pa Saeimas tribīnu plosījās, ja viņiem pajautāt, vai viņi zina kādu Latvijas disidentu, uz kuriem viņi visu laiku tur atsaucās. Es atvainojos pietiek ar to, ja viņiem pajautāt Latvijas himnas 2. pantu. Labi, tik traki. Okay. Otro, nevis pirmo. Saprot. Nevajag visu laiku eksploatēt to tēmu, vajag vienkārši pašiem atbildīgi izturēties pret šo valsti, un tas atkal ir tas, ko mēs no sākuma runājām. Kādi pajautāt, kas ir 4. maijs? Viņi pamazām ir iemācījušies. Tas ir kaut kā tā, kad kaut kādas piemiņas lietas par tiem pašiem disidentiem, tad tur nevien tas neinteresē. Labi, bet mēs te pieminējām abi divi, katrs savā formā stāstu par radiem laukos, cilvēkiem ārpus politiskā bomonda droši vien. Kuri droši vien daudz ir saņēmuši tos iedzīvotāji, kas tas bija, ko es tev prasīju? Nekustamā īpašumu. Par to mēs nākam. Es arī šo to uzzināju. Es ceru, ka mums izdosies ieviest arī uzlikāt bildi virsū šitām manām vieplim. Es gribēju izstāstīt, man kāds es vairāk kārtīgi teicu, ka ir man tāda izklaide, kā skatīties oficiālos video. Respektīvi, ir Saeima taisa savus oficiālos video, valdība godīs kaut maz, tā paslinki, bet tā, protams, ir prezidents. Kurā darbības tiek dokumentētas. Un tas nav nekāds noslēpums, ir prezidenta mājaslapa, prezidenta.lv, ar S-burtu, starp citu, lai angļi saprot. Ja. Bez S-burta? Nē, ar S nevis Z. President. President. Un tur ir... Mums ir presidents. Mums ir presidents, jā. .lv, jā? Jā, un tad tur ir sadaļā mēdījiem, tur arī ir video, kur cilvēks apmeklē. Un taisnība sakot, protams, ka tās vizītes, runas tos jūs neskatieties, tur, protams, varbūt var pareikt par kaut kādu pārteikšanos, bet man patīk skatīties tos video materiālus, kur ir vizītes laukos un novados tā. Un tas pēdējais, tas, kas vēl ir šomēnes bijis, tad martā, samērā nesen vēl es saprotu, ka Vidzemes augstien nebija sniegs, es skatījos. Tad, Madona, Bārkava, tas gals, ja. Un, labi, tad saprot, kā tas ir, atbrauc prezidents ar S-burtu, presidents. Presidents. Turpmāk tā sauksim, jā? Atbrauc presidents. Un tad viņam, protams... Persins. Kas lūdzu? Persins? Persins. Kārklu vācieši sākās. Berzings. Nē, bez Z tad arī ir. Jā. Tā viņam, protams, ir jāizrāda viss, un tad, protams, ir tā, ka, tā kā tas ir, es atceros, savā laikā bija tā, ka, tur vienkārši tas skolēns, piemēram, jau nolika jau 3 stundas iepriekš, jā, lai stāv un nepīkst, jā, ka jau brauc, priekšniecība, jā. Es šito atceros, ka Šķēl bija premjeras. Man sagadījās paudīt braucienā pa Latgali, un tur sāka ģīpt. Svinīgāk laikā, jo tie bērni bija nolikti jau droši vien jau no rīta jau, lai stāv, jā. Lūk, bet tas nav par to atgriežamies pie Madonas un pie Barkavas. Un, protams, tas cilvēks tiek vests iekšā, tas, kurš prezidents. Tad viņš, pieksim, ir nodarbībā, kur tad daudzēkņi tiek apmācīti masāžu pakalpojumā. Kā lai pasaka, nav forši tāds veču bars ienesās iekšā, kur meitenes, pusplikas vienu otru masē. Jā. Nē, ko nozīmē nav forši. Tad tie večiem varbūt ir riktīgi labājis, ja viņi prom negrib iet, bet tā arī notiek, ja? Es nezinu, viņš jau samontēts tas gabals, es jau nezinu. Varbūt tieši tā nevar prom dabūt, ja. Bet, tā, tad, protams, skaidrs ir jāparāda. Tu vai skatīties no montāžas vietu, bez tam sikā. Krekls tāds jau kaut kā žaketes sakieks. Vecīt, neaizmirst, ka runa ir pa skolu. Jā, tā uzmanīgāk. Tad cilvēkam tiek parādīts baseins, kas arī ir visnotaļ jauki un patiesībā tiešām forši, ka arī novados ir smukas skolas.
Bet saprot, kāda pasaka, tu esi viesis augstais. Es saprotu, ka tev, tu esi kings. Bet es atceros vēl no manā laikā skolās, ka bija ar ielas apaviem neiet. Ja? Kā tāda atkal visai? Kurpēs, ja? Protams, respektīvi, tas turklāt ir nevis tāds, kā bija padomu laikā tie baseini, bet tagad tāds, kas ar maliņu. Visreiz, jā. Ar visiem apaviem. Protams, tas ir prezidenta apavi. Prezidenta apavi. Prezidenta apaviem dubļi nepielīp. Jā, bet īstenībā, protams, ka ceļuši ņemot vērā tiešām šo, ko mēs runājam par šo kaut kādu bomonda ņemšanos ar kaut kādām cilvēkiem nesaprotamām lietām, tad, protams, tie... Tas bija, kur vietā tas baseins bija? Es tagad nekadu Madona vai Bārkaut. Caur Madonas baseinu gāju, dublis pie prezidenta apaviem nepielīpā. Okay. Jā, bet, protams, ka tu redzēji arī pat no tādiem īsiem klipiem, ka tiem cilvēkiem ārpus Rīgas un ārpus Vecrīgas ir pavisam cits problēmas. Vienkārši noslēgumā gribētu teikt, kas man tiešām, jo es tāds tipisks rīdznieks, kas man izbrīdīja tā nevisai labā nozīmē, ka to prezidentu aizved uz zāģētavu vai tas kaut kāds tur apstrādes, kokapstrādes seks. Un ka dāmas strādā pie galdiem. Ja, Džekiem ir jāatpūšās, jo karš. Un viņi piekusuši. Okay. Nē, bet tas tā bēdīgi, jo man tā likās, ka tomēr ir kaut kāds, tas ir tāds veču tāds darbs, tur laist tos dēļus un tā. Un tad tik tālu jau ir, ka daļajam dzimumam jāstāv tos dēļus jālaiž. Pabēdīgi īstenībā, jo ka viņi aiz labas dzīves tur ņem tās. Zini, kas vēl ir bēdīgi, man liekas, bēdīgi tas, ka esam piemirsis to, ka mums pagājušā nedēļa mums bija tāda zināma jubileja jāsvin. Jo pagājušā nedēļa jūs, Pankleksi, pusgadu, kā esat iekš Boom FM, Un tāpēc es tev sagādāju dāvanu. Man ir ielūgumi uz klubu 4 balti krekli. Tu gribi aiziet uz Jelgavu vai uz Rīgu? Ir labi, es izdomās. Ja? Savukārt mēs mūsu klausītājiem varam uzdot vienu jautājumu tagad. Kurš pirmais pareizi atbildēs, izmantojot visus mūsu saziņas līdzekļus. Elektronisko pastrādi, Boom FM vai arī tur YouTube var uzrakstīt. Ja? Kurš ir šis Pana Klekša rīta bazars? Pēc kārtas. Es zinu, es tikko saskaitīju. Okay. Mājaslapā to ir vienkārši izdarīt. Taisnība gan. Labi. Tiekamies pēc nedēļas, un nākošu nedēļu tad gan parunāsim par tiem rēķiniem. Okay. Nekustamā Labi. īpašuma nodokļa. Labi. Visu labu. Tiekamies pēc nedēļas. Pana Klekša rīta bazārs piekdienās 10. Boom FM, 18. RTV.